Latvijas Nacionālā bibliotēka. Dagnija Baltiņa. Pašai bibliotēkai ir sava nākotnes vīzija par pētniecības jautājumiem. Konkrētai pētniecības jautājumiem, uz kuriem atspērās Nacionālā bibliotēka, ir viss, kas saistās ar grāmatām, lasīšanu, informācijas apriti, zināšanām un varbūt arī sapņošanu par nākotni, kas saistās ar nākotnes scenāriju radīšanu gan valstiskumam, gan mums kā nācijai. Vēl viens noteikti liels atklājums ir tas, ko mēs arī sevī redzam, ka mūsu rakstniecība un mūsu rakstītā vārda vēsture ļauj ieraudzīt daudz spilgtāku Latvijas klātbūtni Rietumeiropas vēstures kontekstā un mūsu aktīvākus un daudz ciešākus sakarus ar Eiropu. Mēs vienmēr esam zinājuši, bet mums vienmēr ir trūcis un vienmēr ir bijis vajadzība ar vien atkal apliecināt šos argumentus par sevi kā klātesošiem spēlētājiem arī Rietumeiropas vēsturē. Un, lūk, tad grāmatas 500 gadi to tieši parāda, ka tieši arī šīs pirmās grāmatas nāk no Vācijas, pirmais Rīgas tipogrāfs nāk no Beļģijas, hanpūtiešu kustība arī nāk no Rietumeiropas. Visas šīs kustības vārds pa vārdam attīstās pilnīgākā dialogā. Mēs patiešām esam ieņēmuši vietu starp tām institūcijām, kas spēj sarunāt gan par fundamentāliem, gan par lietišķiem pētījumiem, gan egzaktajās zinātnēs, gan humanitārajās zinātnēs. Un tāpēc nevelti Nacionālā bibliotēka ir viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem, kas ir gan sarunu partneris, gan domas virzītājs, gan pasaules latviešu zinātnieku kongresos, bet jo īpaši mēs esam priecīgi, ka pie mums šobrīd arī atrodas CERN pastāvīgā ekspozīcija.